Nacionālās aizsardzības akadēmijas absolventi, pastāvīgais personāla sastāvs un viesi uz kārtējo izlaidumu ceremoniju ieradušies un ir gatavi sākt. Nacionālās aizsardzības akadēmijas prorektors Pulkvedis Leāns Zāboliņš. Gods kalpot Latvijai. Gods kalpot Latvijai. Augsti godātais ministra kungs, komandieru kungs, godātie absolventi, cienītās dāmas, godātie kungi. Man tiešām patiesi prieks šodien būt šeit pie jums. Jūs šodien saņemat leitnanta pakāpi. Domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi ne tikai jums, bet visai Latvijai. Neapšaubāmi arī Latvijas armija. Un atceraties šos nozīmīgos ciprus, kas ir iezīmējuši jūsu šo tapšanu par leitnantiem. Domāju, tieši šo noslēdzošo posmu. Pavēle parakstīta 14. jūnijā, izlaidums mums ir 17. jūnijā. Šie ir ļoti nozīmīgi datumi Latvijas vēsturē. Es domāju, ka tas jums šo svinīgo brīdi ļaus atcerēties mūžam, jo šodien apriet 76 gadi kopš Latvijas okupācijas, un 14. jūnijā bija traģiska diena Latvijas virsniecībai. Jūs esat šodien pievienojušies iepriekšējām Latvijas armijas un arī pašreizējās Latvijas armijas virsnieku paudzēm. Un tie ir vīri, kas izcīnīja smagas kaujas un uzvaras Tīreļpurvā, guva uzvaru pār Bermontu, pār lieliniekiem. Tai pašā laikā mēs arī atceramies 14. jūniju, kad Litenē daudzi virsnieki, diemžēl, aizgāja bojā vai tikai izsūtīti. Un, protams, mūsdienu armijas virsnieki, kas kalpo kopā ar mūsu sabiedrotajiem citās NATO valstīs, pierādot to, cik augsti, profesionāli un zinoši ir Latvijas virsnieki. Jums būs jāturpina augstu turēt šo standartu un godam nest Latvijas virsnieka vārdu ne tikai šeit Latvijā, bet arī pasaulē. Tai pašā laikā
ir ļoti būtiski redzēt arī atšķirības, kas ir starp tiem tālajiem pagājušā gadsimta 40. gadiem un mūsdienām. Tai brīdī mēs bijām vieni, tagad mēs esam kopā ar saviem draugiem, kopā ar mūsu partneriem, sabiedrotājiem no citām NATO valstīm, un mēs esam kļuvuši kaut nedaudz, bet katru gadu kļūstam stiprāki. Stiprāki, lai mēs paši būtu gatavi aizsargāt savu valsti, savu neatkarību, savu brīvību, jo, ja mēs to nespēsim darīt, tad neviens mums nespēs arī palīdzēt. Tāpēc ir ļoti būtiski, ka šajā gadā turpinās, un arī nākamajos gados turpināsies mūsu Nacionālo bruņoto spēku atjaunošanās, modernizācija, rindu papildināšana, un arī valstī likumdevējs ir veicis virkni grozījumu nacionālās drošības likumos, lai nostiprinātu principu, ka militārās agresijas gadījumā nacionālajie bruņotie spēki vienmēr pildīs savu pienākumu. Aizsargāt Latviju, tās teritoriālo vienotību un Latvijas brīvību. Lai neviena politiskā vienošanās ar kādām svešām varām, lai neviens uzstādījums palikt savās vietās un nepretoties nekad nespētu ietekmēt Latvijas armiju. Latvijas armijai vienmēr ir jābūt gatavai aizsargāt mūsu valsti. Tas uzliek jums lielus pienākumus un atbildību, jo jums ir jāspēj pareizi komandēt un iedvesmot savus karavīrus, jums jābūt paraugam daudzās lietās. Un tāpēc es gribu novēlēt jums, lai jūs godam veicat to darbu, kas jums tiks uzticēts jūsu vienībās, esat paraugs saviem karavīriem un vienmēr turat augstu godā Latvijas virsniecības karogu. Tā kā vēl jums veiksmi, lai jums sekmīga karjera. Jo es domāju, ka leitnants tas ir leitnants. Tā kā jums ir iespējas vēl augt, un ļoti iespējams pēc daudziem gadiem jūs arī būsiet ģenerāļi vai kādā citā pakāpē, bet jebkurā gadījumā jums ir iespējas turpmākie karjeri. Lai jums viss izdodās. Paldies! Uzmanību, smaidām visi!